Labdien, un esat sveicināti žurnāla Next video apskatā par tehniku. Šodien mēs apskatīsim ļoti interesantu fotoaparātu Nikon D700. Šis fotoaparāts ir sacēlis diezgan lielu ažiotāžu profesionālu fotogrāfu pasaulē. Un kādēļ tas tā ir? Tas nav vienkārši tāpat, jo Nikon etalons ir D3 un D3X modeļi. Taču to cenas ir 2500 un 4500 lati. Taču Nikon ir uztaisījis fotoaparātu D700, kas ir kompromiss starp cenu un kvalitāti. Šāds fotoaparāts maksā aptuveni 1500 lati bez optikas, bet funkcionalitāte ir praktiski tāda pati kā Nikon D3. Šis ir 12 miljonu pikseļu fotoaparāts ar pilna izmēra sensoru. Sensors tiek izmantots tās pats kā Nikon D3. Bez tam, kā liels pluss šim fotoaparātam, ir ISO skaitlis. Kādēļ tā? Kādēļ to es tieši tā uzsveru? Viņam ir 25,000 ISO. Protams, tas nenozīmē, ka visus 25,000 bez trokšņiem var izmantot. Taču, ja salīdzināt kaut vai ar iepriekšējiem modeļiem, pieņemsim Canon 5D, par 1000 lielāku ISO var izmantot droši. Tātad 1300 pieņems aptuveni ISO Canon 5D un 2300 aptuveni, būs šim modelim. Kādēļ cenas atšķirība tik drastiski? Šis aparāts ir lētāks, jo ir izmantoti citi korpusa izstrādes materiāli, tas ir pirmais. Un, ja apskatīt Nikon D3, tad korpus viņam ir lielāks, ar citu bateriju jau iekšā. Un, lai kaut ko tādu iegūtu priekš šī fotoaparāta, ir jānopērk speciālā bateriju paka, kura ir kontrolpoga klāt, un ir izmantojama arī Nikon D3 paredzētā baterija, kas ir ļoti ilgmūžīga, spēj strādāt ļoti ilgi ar vienu uzlādi. Tad šis fotoaparāts aptuveni šī bateriju paka, visa šis komplekts sadārdzinās šo aparātu vēl par kādiem 400 latiem. Bet, ja mēs iegādājamies šādu tikai fotoaparātu, tad principā lētāk izstrādes materiāli, bet iekšā funkcionalitāte D3, kā jau es to biju minējis. Arī, teiksim, kompaktu flash kartēm ir viens slots, viena līgzda, Nikon D3 tās ir divas. Principā tās ir galvenās atšķirības. Ja? Tad šobrīd es ar šo fotoaparātu esmu strādājis diezgan ilgu laiku. Un viņam, teiksim, principā varbūt profesionālā fotogrāfija retāk izmantojama lieta, tā ir iebūvētā zipspults, kas tomēr man pašam pāris reizes tā ir gadījies, ka ir beidzies pēdējais 4. akumulātoru komplekts un rozetes nav tuvumā, kā tagad istabā ieiesim, uzlādēsim. Ir bijis, kad es esmu izmantojis pāris reizes šo zipspulti, bet bonus tas, ka viņa tomēr tur ir. Nedaudz atšķirās arī skatu meklētājs, tas, ko mēs redzam, teiksim, viņam ir bišķi proporcija savādāk nekā tā ir Nikon D3, laikam tā tas bija nedaudz. Principā pārējo, salīdzinot šīs te iespējas un cenu, personīgi es darbojos ar šo aparātu un, varbūt stilīgāk, labāk būtu iegādāties tādu nopietnu, kā fototehnikas, Nikon tehnikas etalonu, ja? Bet ja mums ir tiešām vajadzīga laba kvalitāte, bet negribam izšķērdēt lielus resursus, ļoti lielu, tad
optimāls variants ir šāds fotoaparāts. Ja jūs gribat uzzināt ko vairāk par šo fotoaparātu, smalkāku, rūpīgāku apskatu testu, teiksim, par šo fotoaparātu, tad lasiet žurnālu Next un skatieties portālā Next. Paldies un līdz nākamajai reizei!